kā tevi sauc? Lindrola. No kurienes tu ņem enerģiju? Tikai no frī kartveļiem? Nē, no hokeja. Tu esi uzbrucējs vai vārdsargs? Uzbrucējs. Izskatās tā, jā, ka tu esi uzbrucējs, minies! And with that being said, the Edmonton Oilers would like to select with their first pick from the Erie Otters. Lindrola. Kur tu brauc? Uz Ameriku. Tu uz Ameriku, uz kurš štatu? Edmontonu. Kaspar, tavā vecumā un iegrims planšetē, ko tu tur dari? Es esmu iegrimis internetā, es skatos, ar ko šī diena 20. janvārs nozīmīga. Mēs esam aicinājuši jūs šeit, lai vēlreiz apliecinātu sev un visai pasaulē, kas mēs esam, par ko mēs esam, kur mēs vēlamies iet. Šodien ir ASV prezidenta inaugurācijas diena. Jep, tieši tā. ASV sāksies jauns posms dzīvē. Sveiki, mani sauc Alisa Birkmane, un es mācos Tumas vidusskolā. What is that? Agnija Antole Antiņa, esmu Alises klases audzinātāja, mājaturības tehnoloģiju un vizuālo mākslu skolotāja. Mani sauc Heilija Marta Grauduma, un es mācos Salaspils 1. vidusskolā. Sveiki, mani sauc Kristaps Zaļais, un esmu Heilijas klases audzinātājs un arī matemātikas un ekonomikas skolotājs. Mani sauc Armīns Rēdelis, un es esmu no Ernesta Glikā Loksnes Olas ģimnāzijas. Ingrīda Pilskalne. Esmu Armīna klases audzinātāja un mūzikas skolotāja. Mani sauc Meika Parevalī, un es mācos Madonas valsts ģimnāzijā. Zane Beģi-Bege, Katīnas vizuālās mākslas un mājaturības skolotāja. Mani sauc Rinalds Rozenfelds, es esmu no Ziemeļvalstu ģimnāzijas. Labvakar! Es esmu Dīna Hofmana, Rinalda vēstures skolotāja. Čau! Mani sauc Mārcis Broks, un esmu no Ogres 1. vidusskolas. Kristīne Treimane, esmu māču klases audzinātāja un angļu valodas skolotāja. Labvakar! Pareiz laiks ir 8, šīs ir LNT ziņas, un ar šī brīža aktualitātēm studijā ir Gustavs Dravans, un es atbraucu no Cēsvalsts ģimnāzijas. Labvakar! Piektdienā ir 8:30, un ar jums kopā Ingu un Gaile. Esiet sveicināti gudrs vēl gudrāks studijā. Jā, gribam pateikt paldies jums par to, ka esat mūsu spēlē, un vēl lielāks paldies par to, ka esat paņēmuši līdzi arī savus iemīļotos skolotājus un, protams, arī savus klases biedrus. Jūs mums savukārt teiksiet paldies par mūsu sarūpētajām balvām, un tās ir no AISIK, AITIK, Elvijas Miltenes piena dienas žurnāliem un, Valter? Un, protams, kā paši gudrākie cīnīsies par iespēju tikties ar mūsu spēles patronu valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Tāpat šī vakara uzvarētājs ar visu savu klasi dosies uz 12. pasaules uguņošanas čempionātu šeit pat mūsu mīļajā Latvijā. Un jā, uzvarētājs vēl, protams, iegūs Latvenergo dāvāto planšetdatoru un vēl viena jauna lieta, proti visi uzvarētāji kopā ar mums dosimies uz piedzīvojumu gara rīkotajām bada spēlēm. Tas viss man liek domāt, ka ir laiks iepazīties ar pirmās kārtas noteikumiem. Un arī šovakar pirmo kārtu uzsāk 12 dalībnieki, un Valters viņiem uzdod 10 jautājumus. 5 sekundes, lai apdomātos un pareizi atbildot saņemtu 1 punktu. 1 punkts pirmajā kārtā. Tas ir sākums. Paldies! Un pirmais jautājums. Vai taisnība, ka tagadnē izmanto vārda formu lūst ar S, bet nenoteiksmē lūst ar Z? Aiziet laiks. Madara, kā tev šķiet, vai šī varētu būt taisnība, ko es te mēģinu
klāstīt? Kaut kas tur bija ar to zuns, tāpēc es uzspiedu jā. Kaut kas tur tiešām bija, jā. Nu jā, tur bija tie vēl pārbaudas vārdiņi, kurus varēja izmantot, lai noskaidrotu, kurš burts tad ir jālieto. Nu, nirst, piemēram. Un tad tur jāsaprot, kad tur ir Z un kad ir S burtiņš. Pareizā atbilde ir jā. Vai taisnība, ka Latvijā augstākais sodamērs ir nāves sods? Aiziet laiks. Linda, augstākais soda mērs Latvijā? Es domāju, ka Latvijā nav likumīgs nāves sods, bet... Kas tad varētu būt augstākais soda mērs? 1000 degree knife challenge. Bija nāves sods, bet to atcēla. Jā, šobrīd augstākais soda mērs ir... Vislielākais fidget spinners pasaulē. Un jums visiem ir pareizi. Un tā, Gustavs ar prāvu savu atbalstītāju pulku. No kurienes jūs atbraucāt? No Cēsīm. Kas uz karoga rakstīts? Go with the flow. Tas ir mūsu klases sauklis. Pat klases sauklis. Tas ir jāsako plūsmai. Jā. Nu, un kāpēc jūs esat labākie fani? Jo mēs varam nodziedāt tā kā sūtu sievas. Mēģinam aiziet. Un... Gustavs mūsu blondais puika, vienmēr viņu atbalstām. Visa klase viņa dēļ, mēs uz Rīgu atbraucām. Nu tad, kuru jūs vairāk atbalstīsiet? Madaru vai Santu un kāpēc? Abas divas. Noraksturiet Madaru un noraksturiet Santu. Nu, Madara, viņa tāda ir mērķtiecīgāka, bet Santa tāda izklaidīgāka, es domāju. Un ja būtu jāņem viena lieta līdzi, dodoties kosmosā, ko ņemt Madaru un ko Santa? Es domāju, ka Santa ņemt līdzi Eirovīzijas disku un Madara ņemt. These nuts! Vai taisnība, ka Ūsiņa dienā svin pavasara sākumu? Aiziet laiks. Katrīna, ko tu tāda sabēdājusies? Mēs šodien tieši skolā par to runājām. Par ko? Par to, kāpēc tu esi sabēdājusies? Nē, par to, ka Ūsiņa diena saistās ar pavasari, bet vai tieši svin sākumu? Neatceros. Es uzspiedu, ka jā. Ar Ūsiņu saprot tādu ziedu laiku, un tas ir arī jauns saimniecības gads, bet ar to iesākas vasara. Tātad pārēj no pavasara uz vasaru. Pareizā atbilde ir nē. Rezultāti. Nu, ka viņi 12 ir. Tagad ieraudzīsim, ko viņi sastrādājuši pirmajā kārtā. Aiziet. Ohoho, ilgi gaidītā papildkārta. Un papildkārtā par cīņu otrajā kārtā spēlē piedalās Gustavs, Eduards Alice. Diemžēl Amanda, Dāna Lāsma, Katrīna pamet spēli un Valter. Jā, ir sešinieks zināms, kuri piedalās otrajā kārtā. Linda, Armīns, Rinalds, Mārcis, Helija, Marta un Madara. Santa, kas par tavā uzdevumā ir 2 kārtīgi jautājumi? Un pirmais papildkārts jautājums. Kā sauc pašreizējo Latvijas ministru prezidentu? Māris Kučinskis. Nu, un Māris tev ievada otrajā kārtā. Esi laipni aicināts. Sakiet, kāds ir Katoļu baznīcas vadītāja tituls? Jā, saki. Mācītājs baznīcā ir galvenais. Pēc loģikas. Nu, tajā būtu forši, ja katrs mācītājs būtu droši vien, ka Katoļu nē. baznīcas vadītājs. Jā, lūdzu. Pāvests. Tik tiešām, pāvests arī ir Katoļu baznīcas vadītājs. Tas ir viņa tituls. Nosauciet savu mīļāko mācību priekšmetu un iedomājieties to vietu pasaulē, pilsētu vai tikai valsti. Nu, kur būtu tā īstā paradīze šim mācību priekšmetam? Un vēl vienu ēdienu, kas nāk komplektā. Mans mīļākais priekšmets ir fizika,
Es nevaru iedomāties tādu paradīzi, bet varbūt tā varētu būt ASV, jo tur ir NASA un visas tās zinātniskie centri. Un ēdiens. Popkorns. Labāk kukurūza. Tātad mans mīļākais priekšmets ir ķīmija. Un ķīmijas paradīze būtu Latvija, lai es te varētu apgūt to. Un ēdiens būtu cieliņi. Mielosies. Mans mīļākais mācību priekšmets ir vizuālā māksla un maitrība arī nedaudz. Un paradīze tā droši vien varētu būt Parīze. Viss tāds izsmalcināts un skaists. Un, ja runājam par ēdienu, tad tas noteikti būtu kaut kāds deserts, iespējams vaniļas smērce. Mans mīļākais priekšmets ir mūzika, un paradīze varētu būt Austrija vīna. Vīna, jā. Un ēdiens varētu būt Napoleona koka. Meitenes, jūs esat nopelnījuši smiltenes piena smūtiju. Tev rozā, tev arī.